Sveiciens visiem! Šodien manā eBay manta apskatā būs 3 paciņas. Nu, tad ķersimies klāt. Sāksim ar lielāko. Tā. Šeit mums iekšā ir samīcīta, ļoti samīcīta kaste. Es ceru, ka iekšējais saturs nav mums cietis. Jo it kā pārdevējs ir centies salikt diezgan daudz to burbuļu plēvi, bet, kā redzat, kasti ir šausmīgi. Vērsim vaļā, skatīsimies. Ai. Kas mums te pirmais ir? Instrukcija, vats un pati lampa. Jā, šī mums ir lampa. Tāda maziņa, kompakta lampiņa. Varbūt pa priekšiņu ieslēgsim, pirms es kaut ko sāku stāstīt. Jā, super! Nav viņa mums cietusi. Tāpat šie lampai ir 3 režīmi, 2. un 3. Tāpat arī šeit apakšā ir iespējams viņu izgaismot zilā krāsā. Šeit otrā pusītē mums ir ieslēgšana, izslēgšana, un šeit mums ir lādēšana. Ir gumijas kājiņas, lai neslīd, lokas uz visām pusēm, pats slēgšu ārā, un tāpatās arī šeit viņai ir 18 LED lampiņas. Strādā viņa 10 stundas, tā vismaz ir rakstīts, ka strādā, un ka vajadzētu strādāt 10 stundas, un uzlādes laiks viņai ir no 3 līdz 4 stundām. Es šo lampu dabūju ļoti lēti, es viņu dabūju pār $4 un 58 centi, ja nemaldos, bet tajā brīdī tieši bija pārdevējama akcija, bet citiem pārdevējiem tieši šī lampa maksā aptuveni $8–9. Es biju nedaudz sabijusies, jo, kad viņi ir tik lēti, es domāju, ka man atsūtīs tikai vadu un instrukciju, bet nē, ir atnākusi visa lampa, lai arī viņa paka ir, kā redz, ļoti cietusi, bet, pati lampa ir sveika un vesela. Noliksim viņu malā. Tāpat arī šis lādētājs nāk līdzāk. Nākamais mums ir nazīte. Šo nazīti vienkārši arī ideāls maziņš, kompakts nazīts, ielikt somā, ielikt kabatā, ielikt tur mugursomā un neaizņem daudz vietas, ja ir vajadzība pēc nazīša. Kāpēc gan ne? Labi. Tas nav nazīts, bet tā mums ir pildspalva. Apstīsimies, vai viņa mums raksta. Jā, raksta. Pat arī viņai var, ja beidz rakstīt, tad vienkārši nomainam tā kā iekšiņu un atkal var rakstīt. Nākamais mums ir skrūvgriezis. Skrūvgriezi mājās ir vajadzīgs visiem, kur bez skrūvgrieža. Tas ir mums parastais skrūvgriezis. Protams, nav tas skrūvgriezis, tā mums arī ir pildspalva un raksta, un tāpat arī iekšiņu var samainīt. Man šīs pildspalvas, kā es viņas ieraudzīju, likās ļoti, ļoti interesantas. Kāpēc gan nepaņemt, ja ir kaut kas savādāks nekā parasta pildspalva. Iedomājieties cilvēku reakciju, kad jūs izņemat nāzi ārā, un noliekat tur uz galda. Visiem vienkārši paveras mutes vaļā, bet, šodienas video mums bija lampa un pildspalvas. Ceru, ka jums patika, un līdz nākamajai reizei. Atā!